tad noteikti tas, ko es teicu, kad no rīta līdz vakaram viņš sporto un rezultāts negūst. Tātad šī gadījumā atkal arī atbildot uz tavu jautājumu, Ligita, par to, kur tad griezties, ja ir vēlme pilnveidoties, kur zvanīt. Nu, vispirmām kārtām ieteiktu tomēr aiziet uz kādu no sporta klubiem un pakonsultēties ar treneri. Tad jau arī redzēs, ko treneris ieteiks. Bet, ja nav pārliecības, ka sporta klubos treneri jums var ieteikt kaut ko vērtīgu, tad griežties pa taisno federācijas mājaslapā un kontaktējieties ar pašu Kristīnu Viderņikovu vai ar federācijas sportistiem. Nu, lūk. Tagad atliek vienu to tiešām darīt. Nevis tikai gaidīt un cerēt, ka kāda diena būs tā vēlme, to patiesi izdarīt. Bet kamēr Tomas mums stāstīja noderīgu informāciju, mēs redzējām arī fitnesa meiteņu otro uznācienu, salīdzināšanu, un tagad jau men's fizika. Nu, skatīsimies, kādi šeit būs puiši un ar ko tad viņi mūs te pārsteigs. Bet jā, runājot par ikdienu, par sportu, tad ņemiet vērā, ka tie 3 atslēgvārdi, 3 vaļi ir, kā jau Tomas tad minēja, uzturs, sports un atpūta. Bez atpūtas nekādi, un es pilnībā piekrītu tevis minētajam faktam, ka gribās jau cilvēkiem pēc iespējas ātrākus rezultātus, un gribās, lai tas jau ir rīt, un vēl labākā gadījumā jau vakar. Jā, un tad esam sporta zālē no rīta līdz vakaram, beigās pārgruši, viss ir apnicis, un saprot 15 dienā, ka neko negrib, un tās 3 dienas tā arī neizvelc, un viss atmetīsim ar roku. Jā, nu, un tieši tā es arī teicu, kad lai tiktu skaidrībā par to, ko un kā ir jādara, lai sasniegtu rezultātu. Tomēr ar to vien, ka jūs paskatīsieties pa televizoru vai izlasīsiet internetā kaut kādas ieteikumus, būs par maz. Jo katrs cilvēks tomēr ir individualitāte, un katram ir atšķirīga pieredze fiziskajā attīstībā. Tāpat ģenētika, protams, atkal. Tā kā vislabāk jums tomēr ieteiks speciālists, ko darīt un kādā secībā. Nu, un atkal no savas pieredzes jums var pateikt, kā tad tas īsti notiek. Ja jūs aiziet uz sporta klubu, tātad griežties vispirmām kārtām pie trenera. Nu, un treneris attiecīgi izvērtē, izrunājās ar jums, uzzina no jums jūsu iepriekšējo pieredzi, jūsu vēlmes, jūsu iespējas apmeklēt sporta klubu. Uzzina šādas tādas nianses par jūsu veselību. Droši vien labāk ir nemelot, nestāstīt, ka mēs pirms tam aktīvi trenējām. Pilnīgi pareizi, jo vienkārši, ja jūs gribat dzirdēt objektīvu vērtējumu, tad arī ir jābūt pilnīgi atklātam attiecībā pret treneri, lai treneris spēj izvērtēt un ieteikt jums. Ja jūs gribat apmānīt treneri, tad uzskatiet, ka jūs apmānījāt vispirmām kārtām sevi. Jo jūs ar treneri parunājāt, pastāstījāt viņam to, kas patiesībā nemaz nav, viņš izdara secinājums no tā un iesaka jums to, kas ar jums nemaz nevar notikt. Nu, un kurš tad būs vinētais šī gadījumā? Jūs aiziesiet dzirdējuši par sevi labus vārdus un iedvesmojošus ieteikumus, bet patiesībā jūs apzināsieties, ka tā tas nemaz nav. Un kāda jēga bija no jūsu apmeklējuma. Tā kā tomēr runājam patiesību un attiecīgi arī objektīvu vērtējumu dzirdēsiet. Esmu dzirdējis, ka tagad fitnesa klubos ir iespēja arī noteikt, no kāda tas cilvēks īsti sastāv, cik procentuāli ir tauki, cik tur ir viss kaut kas cits. Nu, gluži tā varbūt nebūs. Sporta klubs nebūs tā īstā vieta, kur noteikti šo tauku procentu. Tad drīzāk ir jāgriežās sporta medicīnas uzņēmumos. Bet tāda iespēja pastāv? Jā, protams, viennozīmīgi. Nu, principā, ja tā ņem pa lielam, tad to var noteikt arī jebkurā poliklinikā. Taču, ja runiet par sportu, tad tomēr labāk griezties sporta medicīnas uzņēmumos. Un viens no tādiem ir tepat Rīgā, saucās viņš Sporta laboratorija.
Varat ieiet internetā pēc adreses www.sportlab.lv un tur arī ir plašs pakalpojumu klāsts, ko tad jums var piedāvāt, kā jūs var iztestēt un arī ieteikt, ar ko tad īsti sākt un varbūt arī pat ko labāk nedarīt. Sporta klubā jums ieteiks, kādu treniņu metodiku labāk izvēlēties attiecīgi jūsu ķermeņa tipam, jūsu pieredzei un veselības stāvoklim un iespējām apmeklēt sporta klubu. Protams, arī mērķim. Taču nevēlties mērķi nosauc kā pēdējo, jo bieži vien gadās situācijas, kad atnāk jauni cilvēki uz sporta klubu, un kad es viņiem prasu, kāds tad ir tavs mērķis, viņš man izvelk Arnolda Švarcneggera fotogrāfiju un pasaka, es gribu būt tāds. Bodybuilders. Jā, un kā tu pareizi pateici, Ligita, gribu būt tāds jau vakar. Tātad attiecīgi, protams, kad eksistē metodas, treniņu metodas, ar kuru palīdzību iegūst šādus te ievērojams muskulatūras apmērus un ķermeņa masu. Taču, ja nepieredzējušam cilvēkam ieteikt šādu treniņu metodiku, viņš ne tikai 30 dienas, bet pat nedēļu nenovilks sporta zālē un labākajā gadījumā vairs nenāks uz sporta zāli, jaunākajā gadījumā iespējams arī ļaunāks iznākums ar gultas vietas slimnīcā. Tā kā, tāpēc es arī teicu, ka tiek izvērtēts gan iepriekšējā pieredze, gan veselības stāvoklis, gan iespējas apmeklēt trenižeru zāli vai sporta klubu. Un tad tiek izvēlēta tā treniņa metodika, ar kuru tad viņam ir jāiesāk tam cilvēkam. Un tad jau, ja gribās vēl rūpīgāk izpētīt savu ķermeni un savas fiziskās iespējas, tad ir jāgriežās jau medicīnas iestādē. Šī gadījumā ieteicu tieši konkrēti sporta laboratoriju, kur atrodas tepat netālu aiz Sporta akadēmijas Brīvības ielā. Pārsimts metrus uzreiz aiz Sporta akadēmijas Jūglas virzienā. Tātad, lai vieglāk atrastu, kā jau teicu, www.sportlab.lv. Un tad tur jūs iztestēs ļoti nopietni. Ar visiem veloergometriem, ar visiem kardiotrenažieriem un elektrokardiogrammām, ar gāzu analīzi un tā tālāk. Nezinu kāpēc, bet kaut kas man noteikti liek domāt, ka šos puišus visam drīz mēs redzēsim kādā citā kategorijā. Jā.